Laikraksta Kurzemnieks raidieraksts Kurzemnieks runā. Klausies portālā Kurzemnieks LV, YouTube, Spotify un Apple podcasts. Sveicināti mūsu raidierakstā Kurzemnieks runā. Un šodien mums ciemos ir ārsts, uzņēmējs Ivars Eglītis. Labdien! Labdien! Un man jāsaka, ka Ivaru es pazīstu ļoti sen un uzrunāšu tāpēc uz tu. Un mans pirmais jautājums tev ir, kā tu vispār Kuldīgā nonāci? Bijām uz sadali toreiz, un tad, kad mēs beidzām augstskolu, tad bija tās saucamās sadalas. Sadalē mums īstenībā pirms sadalas bija tā kā ievadīts sarunas, ka mēs tā kā esam vietu sarunājuši Siguldā, bet kaut kas tur bija nogājis nepareizi, un tad, kad mums prasīja, vēl kādu, mēs abi ar Rūtu, ar sievu, reizē beidzām. Un tagad mums sadalē prasīja, kur vēl jūs tā kā domājat doties, mums nebija vispār nekāda varianta. Un Kuldīgas rajonas ģenerālās slimnīcas galvenā ārsts Dzidra Šube bija tur ieradusies. Un viņa bija tā, kas tā kā, vai jūs gadījumā negribat braukt uz Kuldīgu? Un mēs saskatījāmies, ko es Kuldīgā nebiju nereiz bijis pirms tam. Neko nezināju par šo vietu. Skaistākā vieta Latvijā. Ja? Un atbraucām uz Kuldīgu. Te mēs esam. Jā, te tu esi. Te mēs no Aizkraukles, ja? Tu esi no Aizkraukles? Es esmu īstenībā no dzimis Cēsīs. Wikipēdijā par mani rakstīts, ka es esmu dzimis Kuldīgā, bet es esmu dzimis Cēsīs. Bet audus ilgu laiku arī Aizkrauklē un mācību laikā par Rīgu. Un kāpēc tu izvēlējies studēt medicīnu? Vai tas bija ilgs lēmums, grūts lēmums vai ātrs? Nebija tā, ka es neinteresējos par medicīnu, un man bija saistīta ar medicīnu, sanitāru epidemioloģisko dienestu, zināmā mērā. Un tā, bet gluži tā man aizraušanās nebija, bet bija interesanti, ka nebija vēsturē jākārto eksāmenis, ja stājās medicīnas institūtā. Bet tas man ir tikai tāds atmiņas uzplaiksnījums. Es nesaku, man nepatīk vēsture, bet man vienmēr licies ir ārkārtīgi neloģiski sakalt visādus vēstures datus galvā un pēc tam mēģināt viņus atcerēties. Un tas tāds bija viens no it kā apsvērumiem. Iestājos medicīnas institūtā. Bija vienmēr labas sekmes latviešu valodā, literatūrā, un tur arī tāds eksāmenis bija. Tik iekšā. Toreiz bija ārkārtīgi liels konkurss, atceros 6 uz 1 vietu. Kad, man liekas, ja nemaldos, 300 uzņēma ārstniecības fakultātē un 6 uz 1 vietu startēja. Tas ir tāds, tas gan nebija pasākums. Tas bija sen. Tas bija sen, bet tomēr diezgan ilgu laiku tu biji ārsts, tu esi bijis Kuldīgas slimnīcas vadītājs, tu esi bijis ministrs. Un tas mans nākamais jautājums ir, vai tu varētu tā īsi ieskicēt katru to posmu savā dzīvē, kas no katra varbūt tev ir bijis vērtīgs, kāda mācība, ko tu esi paņēmis līdzi? Tik dziļi jautājums un ārkārtīgi daudz tur būtu ko stāstīt. Es jau tev teicu, ka droši vien jāraksta man grāmata par šo. To vēl varēs paspēt. Varēšu paspēt, jā. Bet vispirms jāaiziet tā kā mierīgākā režīmā. Es esmu medicīnā aizgājis, izkalpojies no māsas, no medicīnas māsas, brālīši sauciet kā gribat līdz ministram publiskajā sektorā un politiskajā tā skaitā. Un arī tagad uzņēmējdarbībā esmu, un vismaz ar vienu uzņēmumu vizuālu diagnostiku, mēs esam nacionāla līmeņa lielākie radioloģisko pakalpojumu sniedzēji. Tā kā kaut kāda tāda sajūta, ka visur, kur esmu iestartējis, kaut kādas pēdas esmu atstājis. Un, sākumā strādāju par māsu, kamēr mācījos. Tad 84. gadā nonācām Kuldīgā. Ļoti drīz, kaut kādus gadus vēlāk, sākās jau pārmaiņu laiki. Es nodibināju pirmo kooperatīvu 82. gadā, ja ne otro, tad pirmo medicīnas kooperatīvu valstī, jo kaut kā tā publiskā medicīna, es biju iecieņu terapeits, nebija tāda tik super saistoša. Man gribējās kaut ko darīt vairāk. Es ātri sāku mācīties to, kas
kas sabiedrībā, teiksim, ārstniecībā pietrūka. Mēs nemācējām lāgāt tik galā ar tām hroniskajām muguras sāpēm un tās saucamās osteohondrozes, kuras tautā bija ārkārtīgi izplatīts un tagad vēl jau vairāk. Un es vienkārši meklēju, kur pielikt savas zināšanas, tur, kur ir kaut kāds tukšums, kur tu vari kaut kādas problēmas risināt. Un ar to sākās man aizraušanās ar mugurkaulu problēmām, tā saucamā vertebrāla neiroloģija, manuāla terapija toreiz nāca modē. Daktore Šūbe mani vēl negribēja laist uz mācībām, es vienalga pateicu, ka es braukšu, un atgriezos atpakaļ, es atbrīvos no darba, tomēr nebiju. Tad mani kā tādu mazliet spundīgo un tādu, kurš nekad negāja gluži pa straumu vien, tad mani ātri aizsūtīja uz Alsungu slimnīcu pavadīt. Maziņa tāda slimnīciņa, kurā es arī jūtu un sapratu, ka šī nav medicīna, kurai ir nākotne. Un tad jau man bija attīstīta privāta prakse, tad sākās pārmaiņu laiki. 92. gadā pilnīgi nejauši dzirdēju, ka tiek izsludināts konkurss par galvenā ārsta vietu. Aizgāju, pieteicos, bija tāda sacensība ar kādiem vēl 2, 3 konkurentiem. Tur uzvarēju. To es atceros to brīdi rajona padomē. Es toreiz biju žurnāliste rajona padomē un atceros to brīdi, kad kļuvu par galveno ārstu. Un kļuvu par galveno ārstu, protams, izaicinājumi pilns. Mēs tomēr ārkārtīgi daudz ko izdarījām. Mēs arī sakārtojām rajonā to ļoti izkaisīto sadrumstaloto nozari. Es vēl pamanījos ieviest ģimenes ārstu finansēšanas modeli, kuru mēs paši izstrādājām, principā manā vadībā. Viņš tika sarakstīts 95. gadā. Pēters Apins, kā veselības valsts ministrs, apstiprināja, un Kuldīgi bija pirmā vieta, kur sākās ģimenes medicīna. Līdzīgā izpildījumā, kā ir tagad, viņš ir mazliet pamainījies, bet tā ideja kā tāda. Un, protams, galvenā misija bija uzbūvēt slimnīcu. Vecā slimnīca bruka kopā, un tie stāsti jau ir hrestomātiski, un daudz kur jau publiskoti, kā es braucu pie labklājības ministra Makāro runāt, stāstīt, kā slimnīcā balkons nokrīt un zupa no otrā stāva izlīst atpakaļ virtuvē, ja viņi tur apkāzās skatlas vai kaut kas tāds. Un kad Makāros man uzprasīja, burtiski noklausījās manu to bēdu stāstu un uzprasīja, kurā partijā es esmu. Es lepni teicu, ka nevienā. Viņš teica, tad uz redzēšanos apmēram tā. Ka visas lietas risina, ja ir partijā. Un tad es braucu mājās un sapratu, pagaidu, tad partija toreiz, Tautas partija bija populāra, augšā, liela. Man pilnīgi saskana ideoloģija ar viņiem absolūti. Tajos laikos sākumā nodibināja Tautas partijas vietējo šūniņu. Savācām, te jau bija tāda maziņš kodoliņš izveidojies no 6 lauku, tādiem pagastu cilvēkiem, kur nelaida vienu klāt, jo viņi teica, mēs paši es savācu 55 vadošos labākos, manuprāt, cilvēkus, kā te bija. Mēs ņēmām, varu ar skaitu un bijām viena no labākajām vispār nodaļām, plašākajām Tautas partijas laikā. Un ar Tautas partijas atbalstu mēs dabūjām finansējumu un arī politisku aizmuguri Kuldīgas slimnīcas būvniecībai. Kuldīgas slimnīca tika uzbūvēta, respektīvi būvniecība tika turpināta. Dzirdu Šūba bija daudz ko izdarījis, lai ielikt pamatus. Bet tie pamati, protams, tika pārstīti. Viņi bija 4 reizes lielāki nekā dabā tas bija nepieciešams. Mēs noreducējām to projektu, bet viņš tika izsists cauri vēl pateicoties Edgara Zalāna, kurš man bija burtiski, mēs plec pie pleca par šo lietu cīnījāmies, un tas notika. Kurš gads tas bija, kad slimnīcu atklāja? 2003. gadā mēs pārcēlāmies uz jauno slimnīcu. Jā, tā kā vairāk kā 20 gadu atpakaļ. 23 gadu atpakaļ. Jā, un tad jau kaut kā man tas tā ievērojuši jau bija gan pa partijas līniju, gan visādi citādi. Es biju aktīvs komunicētājs no medicīnas jomā ministrijā un dažādās darbu grupās un slimnīcu biedrībā, un man bija vienmēr ko teikt. Tu arī rakstīji rakstus kurzemniekam, to es arī atceros. Ne tikai kurzemniekā rakstīju rakstus arī centrālajās medijos un uzstājos bieži.
Un man bija ko teikt, un es tā par katru cenu nelīdu. Ja teiksim, ēterā, ja lietas gāja pareizi, tad es nekad nejaucos iekšā, bet tad, kad gāja nepareizi, es nesēdēju malā. Un tad kaut kāds vienu vakaru zvans bija, ka krita viena valdība, un man vienkārši pateica, ka man gribētu tā kā pa veselības ministru. Tad es pajautāju, vai es varu padomāt, teica, ka nē, rītā apstiprina valdību, apmēram tā tas bija. Un tad, 2007. gada pirmā Ziemassvētkiem apstiprināja valdību, kurā es biju veselības ministrs. Protams, es esmu arī vienīgais veselības ministrs, kurš ir demisionējis. Jā, es atceros arī to domu raidījumu, kurā tu pateici par to asins garšu mutē, vai kā tam līdzīgi. Es trāpījos ļoti nepareizā, ļoti sliktā laikā priekš politiķa. Es gan sevi nesaucu par politiķu, es biju tāds no profesionālās vidas nācis veselības ministrs. Tā finanšu konsolidācija, tās krīzes tajā režīmā bija tik negodīga attiecībā pret medicīnu, kad es ar cipariem pierādīju visiem, ka ir nozares, kuras no budžeta tiek finansētas dāsnāk, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar kaut kādiem salīdzinošiem rādītājiem Eiropā un citur pasaulē, un medicīna bija apdalīta tajos laikos jau. Un ja vēl ņēma nost, un beigās, kad nomainījās valdība un nāca otra valdība, kurā es arī turpināju būt par veselības ministru, bet tur sākās arī tīri politiskas domstarpības un tāda savstarpēja konkurence vai nenovīdība, un tad tas medicīnas lauciņš tā kā palika par tādu laukumu, kurā tagad izplēsties politiskajām partijām. Ja. Un es pieņēmu lēmumu demisionēt, jo es nevarēju atļauties vairāk griezt nost medicīnai naudu, kurai jau tā bija ārkārtīgi nabadzīgi finansēta no budžeta. Un vēl tagad mēs zinām, ka nav viegli, un tas arī. Bet tagad ir cits pilnīgi laiks. Tā kā es biju vēl līdz šim vienīgais, kurš ir demisionējis. Bet pie tām mācībām atgriežoties tomēr, kas ir tā mācība, ko tu guvi, kad tu biji ārsts, ko tu paņēmis līdz no tā laika, vai kaut kādas pieredzes sajūtas, kaut kādus momentus, un kas no tās ministrijas laika tāds, ko tu esi kaut kādu guvis mācību? Tu tagad gribi, lai es tā viegli noformulēju diezgan fundamentāls, pat tāds filosofisks lietas. No praktiskās medicīnas, man praktiskā medicīna neturpinājās ilgi, kā sanāca, jo es vienu gadu mēģināju apvienot slimnīcas vadīšanu ar darbu praktiskajā medicīnā, bet es jau strādāju privātajā praksē jau. Es vienu gadu mēģināju un sapratu, vai viens vai otrs. Tu īsti nevari pilnvērtīgi izpausties nevienā, ne otrā, ja tu kaut ko miksē. Es gan zinu, ka man kolēģi, kas ir ilgus gadus vadījuši gan slimnīcu, gan bijuši labi ķirurgi, un tā, viņiem ir izdevies. Es sapratu, vai es lidoju vienā jomā vai otrā jomā, bet lidoju pozitīvā nozīmē. Un tās atziņas man vienmēr bijuši no praktiskās medicīnas, tev ir jābūt baigi labam ārstam. Tev ir jārisina problēma. Nevis tev ir kaut kur jāizpild kāda vieta vai jāpelna nauda vai kaut kas tāds. Tev ir jārisina pirmkārt tā klienta problēma. Un tas ir visos laikos man ir tā sajūta, vienalga vai es publiskajā sfērā strādāju vai privātajā. Ja tu servē klientam, ja tu risini kādas klienta problēmas un servē viņam pakalpojumu, tad, ja tu tur vari nopelnīt, tad tas ir, tas ir godam. Bet tā kā atziņa man principā no visām jomām ir tāda, ka tev ir jārisina problēmas, tev ir jāservē labs stāsts. Vai praktiskā medicīnā, tad tev jābūt labam praktiķim. Vai politikā, tad dari lielas lietas un vajadzīgas lietas. Un politikā atziņas, tur var runāt un runāt. Tā politika nav bijusi mana drēbe, absolūti nemaz. Es arī negribu stāstīt, kuru tur cenšas apspēlēt un cik tas ir godīgi vai negodīgi. Es izdarīju savu darbu politikā, dabūju Kuldīgas slimnīcai zaļo gaismu un ar mani demisiju arī tā politika tur principā beidzās. Un tā kā secinājumi ir to mazo brīdi politikā un darbu veselības ministrijā es uzskatu par kvalifikācijas celšanas kursiem. Man tas ir iedevis ārkārtīgi plašu redzējumu. Man īstenībā ir ļoti grūti nosaukt vēl kādu no maniem kolēģiem, kas ir
gan publiskajā sektorā izgājis principā visus līmeņus. Visas pakāpes līdz ministram, un vēl privātajā sektorā paralēli man viena kāja visu laiku ir bijusi. Kā jūs teicat, no 89. gada man jau bija savs kooperatīvs. Kurš tur mainījās, tad tur bija alters, tur bija aptieks, viss kaut kas bija. Un otra kāja man abas kājas bija ļoti, viena bija diezgan stipra privātajā medicīnā, otra publiskajā un arī pietiekami stipra. Un viņas viena no otras attālinājās tā, ka tas špagats sāk palikt arvien sāpīgāks, ja, un kamēr beigās viena no publiskā sektora aizgāja pilnīgi nost ar visu. Man tev divi jautājumi. Viens ir par to, kādām acīm tu tagad skaties uz Kuldīgas slimnīcu, kur tu tiešām esi milzīgs tavs ieguldījums, lai vispār mums šī slimnīca būtu. Un otrs mans jautājums būs tad par to privāto medicīnu, bet varbūt par to slimnīcu vispirms izsaki. Kādas tev ir tās sajūtas šobrīd skatoties uz slimnīcu, un arī, cik tev varbūt ir informācija arī no medicīnas, no kolēģiem, no tā loka, kas ir tavējais. Kā tev liekas, Kuldīgas slimnīca attīstās pareizajā virzienā, jo tev tiešām ir milzīga pieredze medicīnas laukā? Kā tev liekas, kas ir pareizais? Tur tiek darīts, varbūt ir kaut kādas kļūdas, ko tu pamani, un vai tu par tām varbūt arī kaut kā komunicēji ar slimnīcas vadību? Ārkārtīgi smaga tēma, pat nezinu, kā to visu iesākt. Kuldīgas slimnīca ir mans absolūts izauklēts bērns, kurš ir sirdī bija, jāsaka, jau bija tik ļoti tuvu, tā kā neatraujams gabals vispār. Bet laika mainās, nāk citas paudzes, es aizgāju prom pats, nekas man nespieda, vienkārši tā apziņa, ka es esmu sāku stagnēt un esmu iesūnojis, un man vienkārši paliek garlaicīgi, un it kā viss griez sasniegt, viss slimnīca ir aizpildīta, rehabilitācija uzbūvēta, ātrās palīdzības dienests centrālai, Kurzemes reģionāls ir dabūts iekšā, un vienmēr sakot, viss notiek. Tā kā mazliet tāda sajūta, ka griezti ir sasniegt. Un tāpēc laikā privātā medicīna attīstās, un man acu priekšā viss notiek, un man pašam ir žēl mazliet, ka es esmu apzadzis to laiku, kas bija vajadzīgs privātā medicīna, es būtu vēl daudz tālāk ticis. Bet slimnīcas vadība, šī vadība, kas tagad ir ārkārtīgi negatīvi noskaņota pret publisko-privāto partnerību, kas ir īstenībā retums. Latvijā es nevaru nosaukt varbūt pāris piemēri, kurā arī kaut kā mēs paši darīsim un ar privāto sektoru nesadarbosimies, vai tieši otrādi darbosimies cītīgi pretim. Tas ir tik rets fenomens, un žēl, ka tas tā ir. Jo bez privātās publiskās partnerības un bez privātā sektora šobrīd neattīstās medicīna nekur civilizētajā pasaulē. Privātais sektors ir daudz straujāk augošs. Ir sarežģītās lietas, kas ir universitātes klīniskās slimnīcas, ir neatliekamās palīdzības, brigāžu tīkls, ir ģimenes medicīna, kas ir jātur. Un visās pārējās jomās privātais sektors visā civilizētajā pasaulē attīstās ārkārtīgi strauji, un viņš attīstās daudz straujāk nekā publiskais sektors. Tur ir inovācijas, tur ir mākslīgais intelekts, tur ir pilnīgi cits skatījums, kas būs pēc 10 gadiem medicīnā, tur ir investīciju ātrums, kāds tiek ieguldīts medicīnā, un tas ir pilnīgi cits laukums. Un jāatrodās šeit, piemēram, Kuldīgā slimnīcai, ar kuru mums privātajiem vajadzēja roku rokā sadarboties un radīt šeit Kuldīgā, izmantojot Kuldīgas geogrāfisko situāciju, radīt šeit medicīnas centru. Kādu tu redzi to sadarbību, tās funkcijas privātam un tam publiskam? Mēs sadalītu funkcijas. Privātais sektors būtu tas, kura rokās ir diagnostika, kura rokās ir speciālistu konsultācijas, kas ir speciālistu kabineti, kas ir aprīkoti ar iekārtām, kuras nevar noamortizēt, ja tev nav pietiekams iedzīvotāju daudzums, piemēram, 100 un vairāk tūkstoši. Tas nav iespējams atsevišķi Saldū, Talsos, Kuldīgā, pat Ventspilī. Tas nav iespējams, nav pietiekams iedzīvotāju daudzums. Bet šajā geogrāfiskajā centrā var radīt medicīnas centru, kurš saliek tās iekārtas, kā vajag, piesaist speciālistus, un vēl pacientus iekšā no plaša
reģionu, risinot pacientu arī problēmas, dodot iespēju klientiem tikt klāt pie medicīniskiem pakalpojumiem. Un sadarbībā ar slimnīcu, sarežģītākos gadījumos, protams, slimnīca ir slimnīcas vieta. Slimnīcā operē, slimnīcā ir neatliekama palīdzība. Viss notiek. Un mēs būtu absolūti Kurzemes medicīnas centrs un sadarbotos ar Liepājas slimnīcu, tālākā sarežģītākā stacionāra medicīnā un ar Stradiņiem. Viss šobrīd, tas ir tas, ko es šobrīd daru. Es gribu pierādīt praksē. To, ko es 20 un vairāk gadus stāstījis, ka Kuldīga ir vieta, kurā dēļ geogrāfijas, dēļ pieejamības, kurā jāattīsta ir medicīna, kas gan ir, tā nav gluži slimnīcas un sarežģītā medicīna, bet ambulatorā un diagnostiskā medicīna un dienas stacionārs, dienas ķirurģijas stacionārs, kurš ir ērti pieejams pusē no Kurzemes, vairāk kā pusē. Bet šis jautājums jau patiesībā vēl ir procesā. Vēl jau var izsināt sarunas, var mēģināt meklēt kompromisu, var mēģināt sadarboties, iesaistot pašvaldību, kam svarīgs ir gan privātais uzņēmējs savā novadā, gan arī pašvaldībai piedarošā slimnīca ir svarīga, lai attīstās. Tev taisnība, absolūti. Bet es esmu 5-6 reizes mēģinājis šo stāstīt. Gan pašvaldībai, gan slimnīcas vadītājiem. Es esmu mēģinājis. Un vienīgais rezultāts ir tāds, ka no maniem mēģinājumiem ir nozagtas idejas, kuras man pa priekšu ir mēģināts tagad ieviest slimnīcā, un tas viss izskatās blāvi, un tur nekas labs nebūs. No tā, ko tu saki, tad es to saprotu kā tādu vēlmi konkurēt patiesībā, nevis sadarboties. Šobrīd mums nav iespējams nekādā veidā dabūt kopsaucēju, jo slimnīcas vadībai ir naids pret privāto sektoru. Es nezinu, vai varbūt pret mani, bet mums nekur ceļi nekad nav krustojušies, bet tur ir mans tēls tur ir nostādīts kaut kādā ļoti tādā negatīvā, kaut kādā iekrāsots. Un man par to žēl. Tas ir mans stāsts, ko es esmu radījis. Pacientam jābūt centrā. Viss bizness medicīnā, vienalga vai tas ir privāts vai publisks, viņš ir ap klientu. Tāpat kā jebkurā citā nozarē. Ja tu servē klientu, tu noorganizē klientam pieejamu pakalpojumu, kvalitatīvu, par sakarīgu cenu. Īsnībā klientam galīgi nebūtu jāinteresējās, kam tas pieder, kur viņš iet ārstēties, vai tas ir privātais vai publiskais. Eiropa sen ir brīva no tādām domām. Klients iet uz Vācijā, piemēram. Klients iet uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurai viņš uzticās, kuru viņam rekomendē, piemēram, ģimenes ārsta vai kas. Viņš tur saņem pakalpojumu. Galvenais, lai viņš ir pakalpojums sniedzēji tiek uzraudzīti. Autorizētām uzraugošajām iestādēm pakalpojumam jābūt ir kvalitatīvam, un pakalpojumam jābūt ir par sakarīgu cenu. Un ja tas pakalpojums sniedzējs, kas šo visu izpildot klienta interesēs un kalpojot klientam, vēl var nopelnīt, tas ir bizness. Tad vienalga vai privātiem, vai publiskiem. Bet mans jautājums ir par to, vai tas, ko tu patās stāstīji, kā tā situācija ir tavām acīm raugoties un kā tu jūties, vai tas tagad sarežģīja to tavu ieceri, to lielo projektu, ko tu Kuldīgā būvēji, kad ir jaunais doktorāts, ir pirmā kārta, kur jau reāli šie klienti nāk un top otrā kārta acu priekšā. Vai tas nesarežģīja pārāk tieši to tavu biznesu darbību? Es neteikšu, ka baigi sarežģīja. Ir problēmas vairāk nekā tām būtu bijis jābūt, ja mēs būtu sadarbības partneri un salikuši pirmajā dienā visus Tu to esi centies, bet tev nav izdevies. Es esmu 5-6 reizes centies, un es absolūti zinu, ja Kuldīgas slimnīca būtu privāts uzņēmums, mēs te tā to laukumu noklātu, ka maz neliktos tie kaimiņiem mūsu. Bet, diemžēl, tas nenotiek. Skaidrs, ka mums ir problēmas. Mums ir problēmas ar piemēram, uzbūvētajā jaunajā doktorātā ir 3 ģimenes ārsti.
3 jauni, ir kopā 6 ģimenes ārsti, bet 3 ir jaunie ģimenes ārsti, no kuriem viens jau ir ieskrējies, dr. Zaiga Roni, ir ieskrējusies, un viņai jau ir pacientu skaits pietiekams diezgan, 2 jauniņās, viņas pašlaik uzlasa pacientus, pie viņām pierakstās. Diezgan intensīvi, bet pierakstās. Šīs 3 ģimenes ārsti saņēma Kuldīgas pašvaldības stipendiju, lai viņus piesaistītu darbam Kuldīgā, lai viņus paliek par kuldīgniecēm. Lūk, tepat laikā paralēli slimnīcā mēs kāpēc arī attīsta ģimenes ārsti dienestu, kas no vienas puses konkurē ar tiem ģimenes ārstiem, kurus finansē pati pašvaldība, konkurē pacientu piesaistē. Pacientu piesaisti, protams, visi pansionātu pacienti tiek automātiski pierakstīti pie tās ģimenes ārstus. Un plus pāris 100 ir pierakstījušies arī no iespējams, ka kāda daļa ir arī nolobēti tur darbinieki vai pierakstījušies vai kāda. Es nezinu, bet tur nav pilna praksa. Un tā vieta nav laba priekš ģimenes ārstiem. Tas ir tālu projām. Ģimenes ārstu institūcijas izvietot slimnīcā, kurās ir interhospitālā infekcija, kur var būt visādas karantīnas, visādas infekciju apdraudējumi. Tas ir nepareizi. To nedara. Ja mērķis ir, lai ģimenes ārsti, ja doma, ka ģimenes ārsti ir tas, kurš tagad novirst tos pacientus, tā kā patērē citu slimnīcas pakalpojumus, ja? Tāda apzināta patēriņa audzēšana ir nekorekts bizness. Tādam medicīnā nav jābūt. Lūk, šāda te paralēla darbība, kas principā ir arī ar pašvaldības svētību. Ja? Es nezinu, varbūt pašvaldība ar neko nav zinājusi. Viņa traucē tām jaunajām ģimenes ārstiem uzņemt pacientu skaitu. Traucē. Jaunās ģimenes ārsti līdz ar to viņas ir mazāk finansiāli iegūst, jo prakse nav pilna, līdz ar to finansējums mazāks. Nevar, piemēram, otro māsu paņemt darbā. Un, lai arī mēs esam iedevuši viszemāko iespējamo nomas maksu, tām jaunajām telpām, tādas vispār tirgū nekur te tūmā nav tik zemes. Mums banka, kuras finansējums mums ir nepieciešams piesaistīt, absolūti negrib to nemaz pat redzēt tik zemes. Un ar visu to, protams, tas ir liels finansiāls sloks ģimenes ārstiem. Un Kuldīgas slimnīca vienkārši piedāvā, te bezmaksas telpas, mēs jums maksājam algu, nāciet tik un strādājiet. Tas viss ir nepareizi. Tas ir nepareizi, ka tā ir pirmkārt slikta vieta, otrkārt tā ir pilnīgi nevajadzīga konkurence, un tā ir 2 pašvaldības finansēta ģimenes ārstu čakarēšana, ja tā latviski tiks izteikties. Jā. Tas ir viens, vēl ir citas lietas. Es tāpēc negribu vairs kaut kur paust kaut kādas idejas, ko mēs tur darīsim tajās ēkās pārējās. Mums tāpat saturs ir zināms. Mums tur būs viss pilns, mums īstenībā pietrūks telpas. Tur būs moderna, mūsdienīga medicīna ar pārsteigumiem arī Kuldīgas slimnīcai. Varbūt nepatīkamiem, bet neko tur nevar darīt. Mēs neesam pie viena galda. No vienas puses Ivar saka, ka konkurence virza attīstību pasaulē, ja? Bet šī gadījumā tiešām, ka tas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība un privāta biznesa, tas to loģiku grūti saskatīt. Ja? Tam es piekrītu. Tur nav loģikas. Mums vajadzēja konkurēt ar kaut kādiem, ar Ventspili. Lūk, jo Ventspilī savā laikā ir salobētas visas kvotas, viņiem ir kā reģionālā slimnīca, viņiem bija jau 3 reizes iespēja par Eiropas naudu visu atjaunot, nopirkt jaunas iekārtas un tā. Un Kuldīgas slimnīca tikai tagad. Tāpēc tas visu laiku ir bijis jau negodīgi. Bet vēl otrs aspekts, ja, ka mums nācās aiziet ar savu vizuālu diagnostiku. Es tieši šo jautājumu gribēju uzdot, ka varbūt arī tas, nezinu, vai tas ir konflikts vai nesaprašanās arī varbūt radās tā iemesla dēļ, kad vizuālā diagnostika aizgāja no slimnīcas, aizgāja. Ne, jau mēs aizgājām tā kā paši. Mums tā kā uzteica līgumu. Jā. Un mums uzsakot līgumu, mēs lūdzām arī pašvaldības atbalstu, lai varbūt tās pagaida vēl gadu. Mums visnībā izrādās vajadzēja 2 gadus, lai mēs
paspēt uzbūvēt savus telpas, kur izvietot mūsu vizuālās diagnostikas aprīkojumu visus, kas bija augšā slimnīcā. Mums tādu termiņu pagarinājumu tomēr neiedeva, un mums nācās, principā mūs izmet ārā. Un mums nācās aiziet no Kuldīgas slimnīcas, un mums nācās pagaidu variantā iekārtoties jaunajā doktorātā, sabojājot to iecerēto programmu, kas bija 2 ģimenes ārstiem tur lejā, tajā pirmajā stāvā, kur tagad ir izvietota datortomogrāfs, mammogrāfs un rengens un sonogrāfs. Nācās tur visu pārbūvēt, pārtaisīt, zinot to, ka tas ir tikai pagaidu risinājums. Līdz ar to, teiksim, 100,000 eiro, piemēram, ir izmesti zemē. Traki klausīties. Manuprāt, tā ir milzīga nauda. Jā, uz vispārējā fona, kopējā mūsu investīciju fona, tas varbūt nav nekas traki, bet, protams, ka tā ir nauda. Tāpat laikā slimnīcai uzdāvina no Eiropas finansējumu, atļaujot iegādāties datortomogrāfu. Labi, varbūt lētāk nekā ir mums, tāpēc, ka 32 slāņi pret mūsu 64 slāņiem. Protams, tas ir arī zemākas kvalitātes, zemākas jaudas, varbūt izšķirtspējas, varbūt neatliekams palīdzības slimnīcai. Okay. Bet mūsu Kuldīgā tagad ir 2 datortomogrāfi, pietiekami dārgas iekārtas. Viņas ir... Un abi nav noslogot droši vien. Viņas ir abas noslogotas pa 20%. Mūsējā nenoslogotā iekārta nes zaudējumus mums, bet tā ir privāta nauda. Arī mūsu kopējā lielajā saimniecībā mums ir 18 filiāles. Mēs arī to absorbējam. Tas mums nerada galvasāpes. Bet slimnīcā tas ir tāds īslaicīga matemātika, kamēr tā iekārta pirmkārt ir dāvināta. Tā iekārta, kad būs jāpērk jauna, tad tā matemātika visa beidzās. Tie ir tikai un vienīgi zaudējumi. Tas viss ir sarežģīti. Bet atgriežamies tagad pie tā klienta, pie tā pacienta, pie tā cilvēku, ko tu sacīji, ka tas mums ir, tam mums būtu jābūt tai centrā, un tad apkārt ir vispārējais. Ja? Tad šajā situācijā no vienas puses cilvēkam tagad ir izvēle. Viņš iet uz slimnīcas, uz tehnoloģijām, iet uz privātajām. Cilvēkam ir ļoti labi. Jā. Ja viņš ir informēts pietiekami, bet mēs esam novērojuši, ka cilvēks nemaz nav informēts. Viņš īstenībā nezina. Viņš pēc vecas iestaigātas taciņas, pa vecu iestaigātu taciņu dodās uz Kuldīgas slimnīcu. Viņam, protams, tur ar prieku nozīmē rengeni, datortomogrāfu, visu, ko tur dara un pat, iespējams, nekatreiz obligāti nepieciešams lietas. Jums vairāk cilvēks reklāmā, jums vairāk jāiekot bet tā reklāmā. reklāma arī nekatreiz darbojas. Bet lēnām viss notiek, lēnām viņi atgriežas, lēnām saprot. Skaidrs, ka cilvēkiem ērtāk ir te uz vietas pie ģimenes ārsta. Skaidrs, ka viņiem ir ērtāk vieglāk. Bet arī tikpat labi skaidrs, ka Kuldīgas slimnīca arī vajag rengenu un datortomogrāfu. Pilnīgi loģiski. Jo viņiem tur notiek neatliekamās palīdzības pasākumi, kur vajag strauju izmeklējumu. Bet, kā jau es teicu, tagad ir 2 rengeni un 2 datortomogrāfi, abi ir noslogoti nepilnvērtīgi. Līdz ar to Kuldīgas, mums rada zaudējums, Kuldīgas slimnīcas radīs Kuldīgas slimnīcas zaudējums publiskajā sektorā. Jā, tevī klausoties. Vai to vajadzēja darīt, es tik šaubos. Tevī klausoties, man nākamais jautājums tīri loģiski nāk prātā, ka nav vienkārši. Tagad tu esi sācis ļoti lielu projektu, un ar to pirmo kārtu ticis galā, un tagad top otrā kārta, bet ir ļoti daudz tādu sarūktinājumu un problēmas, ko grūti ir izcināt, cik es saprotu, ar pašvaldību un ar slimnīcu. Vai ir kaut kādas metodes, kā tu vispār, to savu darba dienu sāc ar tādu, gaišu skatu uz dzīvi, jo cik es tev pazīstu, vienmēr esi bijis tāds ļoti optimistisks, un kādas ir tavas metodes, vai no rītiem, peldēt ventā, izskriet kādus kilometrus, izstāsti. Izskrien kilometrus, protams, no rīta savus vienu aplīti, pa vienu tiltu, pa taku atpakaļ. Bet, manī nav stresa par šo tēmu, jo es to tik ļoti labi zinu un redzu. Un es esmu diezgan pamatīgi iebraucis zināšanās par to, ko ar medicīnu dara mākslīgais intelekts, ko ar medicīnu dara temps, kāda attīstās medicīnas zinātne, kurai privātais var izskriet līdzi, publiskais nevar.
ja neskaita universitātes līmeni. Un es tāpat zinu, ka te visu noliks pa plauktiņiem zinātne, attīstība, mākslīgais intelekts, apdrošināšanas medicīna, kura principā notiek apdrošināšana, veselības apdrošināšana. Un tur būs jomas, kurās vienkārši mums nav interesanti pat skatīties, kas te notiek. Mēs darīsim savas lietas, mums ir sava programma, mums ir sadarbības partneri, kuri savās jomās medicīnā ir absolūti ar atrāvienu priekšā, es runāju par privātiem, ar atrāvienu priekšā sekotājiem publiskajā sektorā, un viņiem te vienkārši jāizmet ir savs desants pie mums, un te ir jārealizē tā ideja, kuru es visu laiku teicu, Kuldīga ir īstā vieta, kurā koncentrēt augstas kvalitātes medicīniskos pakalpojumus, ambulatoros un dienas stacionāru, kur fokus ir uz prēmijum līmenī aprīkotiem kabinetiem, kuri nekad nevar sevi atpelnīt, ja viņi kalpo tikai kuldīgai talsiem vai saldumu. Tas nedarbojas. Tā kā, piemēram, superizšķērdīgais arī variants, endoskopija kabinetu. Pēc iekārtas, kaut vai pa Eiropas naudu, atkal tā ir mūsējā nodokļu maksātāja nauda, starp citu. Tiek nopirkts iekārtas, tiek attīstīts kabinets, kurā tagad vienreiz nedēļā, bet pirms tam vispār reiz 2 nedēļās atbrauc endoskopists. Neviens privātais nevar kaut ko tādu atļauties. Pirkt iekārtas, kuras tiek noslogotas par kaut kādiem 20%. Publiskais sektors to dara. Publiskajā sektorā ir pustukšas slimnīcas. Speciālisti guļ bezdarbībā, un tāpat laikā speciālistu nav. Jā, mēs visi arī klausamies radio un televīzijā. Mēs par to visu maksājam. Mēs par to visu maksājam miljonus un 100 miljonus. Nevis mums pietrūks nauda medicīnā, mums viņas ir pārēm. Tikai viņi tiek izpļakarēti. Tā kā šie pustukšie kabineti, pustukšās iekārtas sapirktās par nodokļu maksātāju naudu un tā garā. Tā ir tik kreisa domāšana, tik nepareiza. Es ārkārtīgi ceru, ka viņi beigsies kaut kā. Jā, bet es tomēr gribētu uz nedaudz gaišāks nots to šī gaiša nots. Mums viss notiek labi. Šo sarunu šī gaiša nots. Virzītajā, tu kādreiz skrēji maratonus, ja? Tu tiešām ļoti nopietni trenējies. Tagad maratons, es saprotu, tu vairs neskrieni. Bet kas ir tas, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas saka, jā, es gribētu sākt, piemēram, skriet. Kā tu sāki? Tu jau arī uzreiz nenoskrēji maratonu. Es sāku skriet ļoti elegantā veidā. Es biju nosmēķējis 11 gadus un sapratu, ka smēķēt ir pats lielākais stulbums no visiem, kāda vispār ir pie apvāršņa. Tad, kad es sapratu, ka tas ir tik drausmīgi dūmīgi, ka es nometu vienā dienā un nākamajā dienā sāku skriet. Es braucu uz meža staciņām, skriet 1-2 kilometrus, elzams, pūzdams, lai pēc iespējas mazāk skatītāji būtu. Un kaut kā diezgan ātri sakārtojās man atpakaļ gan veselība, gan izturība. Un pēc gada es noskrēju pirmo maratonu. Tas bija gan aiz pārskatīšanās, jo tajā biķernieku trasē Rīgā bija jāskrien apļi. Un man nokļūdījās, man ģimene bija līdzi, un viņi man nāca pretī, viņas teica, tev vēl tik viens aps, un tad tev ir maratons. Bet, zini, kā tie maratoni, tas ir tāds izaicinājums visiem amatieriem. Es īstenībā nezinu, nekad nav skrējis, tas ir tā kā uzkāpt kādu virsotnē. Bet man bija aizdoms, ka vēl tas nebūs tomēr pēdējais aplis. Es, protams, ņēmu to vēl pēdējo apli, un man bija ģimene vēl iznākusi vēl tālāk man pretī un pateica, ka tēti, tā bija kļūda, ko es jau nojautu, bet tagad gan ir pēdējais aplis. Un es viņu nomocīju, man nagi nonāca no kājām, man bija nepareizas botas, man bija ar lietu pielījušas tāds kaut kāds drēbes, tāds plats, kabatās bija ūdens. Tas viss izskatījās drausmīgi bēdīgi, bet es nomocīju. Bet tas tikai liecina par to, ka tev ir baigais krampis, ka tu esi tāds ļoti, nepadoties. Jā, bet ar tiem maratoniem tad arī aizgājis. Es noskaisu kopā 26 maratonus, no kuriem viena liela daļa ir tādi kārtīgi ekstremāli pa kalniem un pa tukšnešiem un pa bezceļiem Islandē, kur arī ultramaratoni 57 km.
un diennakts maratonu, visādas tādas lietas. Un es pamatīgi aizrāvos, un es neko nesabojāju. Man viss ir kārtībā, bet pienāk kaut kāds brīdis, ka pirmkārt mazliet arī it kā pietiek. Ja? Un nav tam arī varbūt vairs tā enerģija tik daudz laika veltīt. Un tagad arī vairs pasēji apskatās ir biežāk, baigi nevar tos lielos gabalus. Un arī, tas posms manā dzīvē ir pagājis. Es veselīgi tagad no rītiem noskrienu savus 5,2 kilometriņus. Var arī vairāk, ja vajadzētu, bet kaut kādās masās līdz braukt uz Rīgas maratonu, tur kaut ko tādu tur izpildīt vairs nav interesanti. Bet tu saki, ka cilvēkam, kurš gribētu sākt skriet, labi, ne maratonus, bet vispār sāk kaut ko darīt savas veselības labā, tā tad var atmest smēķēšanu, var sākt nākamajā dienā skriet, un tas viss ir izdarāms, ja cilvēks grib. Man bija baigi viegli. Man kaimiņš, nesaukšu viņu vārdā, bet viņš man vienmēr, kas ik pa brīdim atgādina un saka man lielu paldies. Viņš nosmēķēja 20 gadus vai 22. Un viņš nekad neticēja, ka var nomest smēķēšanu. Un es viņu uzzīmēju to tabulu, kurā paskaties, cik tu esi stulbs, ka tu smēķē. Un nākamajā dienā skriet, un viņš arī sāk skriet. Viņš riteni brauc un skrēja, un viņš atmet smēķēšanu vienā dienā. Un viņš ir tāds, labi, es jau arī esmu azartiskais un atkarīgais, bet viņš sevi uzskatīja par kā neiespējamu misiju, kā var atmest smēķēšanu. Viņš vienā dienā. Tas izdodas tomēr. Kas vēl ir veselīgam dzīvesveidam svarīgi? Bez kustībām, bez fiziskajām, bez fiziskās aktivitātes, bez kustībām. Kas vēl tavuprāt vēl ir svarīgi, lai varētu teikt, es cenšos dzīvot veselīgi? Ēšana. Ēšanas režīma, pareiza ēšana. Es nezinu, man nekad nav bijis kaut kur ar jācīnās ar kaut kādām rakstura problēmām. Tur jāatsakās no kaut kādiem cepumiem un kādiem konfektiem, kūkām. Man vienkārši viņas pēc... Nezinu, organismā jāmāk ir ieklausīties arī organismā. Droši vien ne visos gadījumos tas der. Man kaut kā organisms pasaka priekšā, tas man nepatīk, to man nevajag, tas salds man nepatīk, sāļš man nepatīk, zivis man garšo, salāti garšo, un salātiem jau arvien mazāk gribās kaut kādu krējumu likt klāt vai majonēzi. Vienkārši es tā tīri organiski esmu uzkāpis uz veselīgas ēšanas sliedēm bez tādas, labi, es zinu teoriju, kā mediķis, kas ir jāēd un kā ir jāēd. Bet es to esmu kaut kā sev panācis tā dabiskā veidā. Ja tā var, tad tas ir viegli. Bet es zinu cilvēkus, kas ārkārtīgi mokās ar ēšanu un ar režīmiem un diētām, kas lielākoties visas ir nepareizas. Tur jāieklausās tomēr kaut tie pašā profesorā Danilānā, ja, kad, nemocīt arī sevi. Nemocīt sevi, bet kaut kādai pārliecībai ir jābūt, jāsaprot, un ēšanas režīms ir ārkārtīgi. Un gulēšana, miegs? Nešaubīgi miegs ir ārkārtīgi svarīgi dzīves sastāvdaļa, bet tur, piemēram, man ir problēmas, es neguļu labi. Man ir caursmiegs, es daudz sapņoju, protams, atceros sapņus. Bet man ir jāpamostās vairākas reizes un jāgrozās, un tad jāmēģina atkal aizmigt, un kādreiz varbūt jāpaskatās bišķi kaut kas telefonā. Bet tas man no laika galbīs. Man ir problēmas ar gulēšanu. Bet tas nav tādas, kā tās saucamās miega apnojas vai milzīgās krākšanas tur un elpas aizraušanās, kas vairāk tādiem dušīgiem cilvēkiem un tā. Bet tur es neko nevaru padarīt. Tad man ir individuāli. Tas ir individuāli, bet tie, kas noliek galvu spilvenu vakarā un no rīta tā pieceļ, es viņus apskaužu. Tur arī veselība. Tur ir veselība. Bet tā ir veselības viena no ķīlām. Un stress? Stress mērenās devās. Tas ir pareizi, ka tā saka, ja? Kad mērenās devās, stress ir vajadzīgs. Kaut vai tu skrieni maratonu, tur starp 20,000 skrējiem, un tu galīgi neies pa vietām. Tev svarīgi, tu pirmajos 5,000, teiksim, vienalga ir stress. Bet tas ir pozitīvais stress. Ir negatīvie stresi un ir pozitīvie stresi. Pozitīvais stress mērenās devās ir vajadzīgs. Un ir negatīvie stresi, bet ar negatīviem stresiem tur katrā konkrētā situācijā ir, vai tu vari saņemt padomus no kādiem speciālistiem, vai tev pašam ir jāanalizē un jātiek galā. Baigi viegli ir pateikt, stāv pāri. Ja, pamēģini pastāvēt pāri. Man tas izdodas. Es kaut kā
ja man... Ko tu sev saki? Es Kaut ko tu sev saki droši vien tajā brīdī? Pat neko nesaku. Es arī droši vien kādreiz esmu stresojis, bet lielākoties man ir bijis tā, ka, ja stresa situācijas ir, nezinu, varbūt eksāmenis izvilks laimīgo vai nelaimīgo lozi, vai kaut ko, es nezinu, kādā situācijā es uzskatītu to par stresu, bet ja tev ir kaut kāda diskusija, kurā vai tu saņem kaut kādu kritiku, un tiklīdz tu saproti, ka tā kritika ir īstenībā pareiza, vai foršā, es viņu ņemu bruņojumā. Kāda man stresa? Labi, kaut kur tur, kāds redzēja, ka man tur kāds aizrāda. Bet es ņemu bruņojumā. Vai arī nepamatot kritiku, vienkārši kaut kāda politiska smuldēšana vai kaut kas tāds. Man neatiecās. Man vienkārši neatiecās. Tas, kas ir stulbs. Kādreiz, bet stress nav, es varu uzvilkties par šitiem pašiem attiecību jautājumiem ar slimnīcu. Es varu mājās ņemt un uzvilkties, bet tā, gandrīz ar prieku. Es uzvelkos, jo es zinu, ka man ir taisnība un es zinu, kā tas viss beigsies. Bet tas nav stress, un tas ir acīm redzot baigi individuāli, kāds ir tavs stresa tas līmenis. Es zinu, ka daži lec no biksēm ārā pa katru nieku liekas, kas notika? Tur tas uz mani ne tā paskatījās, un kas? Un sevišķi man tagad, ka man vairs nekas nav jāpierāda dzīvē nevienam, jo nevienīgi ģimenei, un vēl gribu pasportot ar to privāto medicīnu, kur mēs labi attīstamies, mums ir forši plāni, un šo medicīnas centru gribu uztaisīt, radīt un tādu piedzīvot, ka viņš forši funkcionē un ir pilns un rūts. Bet tas nozīmē to, ka tev ir ļoti svarīgi, lai tev būtu mērķis. Pareizi, un ja ir mērķis, tad līdz ar to arī patiesībā laikam ir vieglāk dzīvot. Tā varētu būt. Tas ir absolūti mans ceļš. Tas ir pilnīgi precīzi. Ja man nav mērķis, man laikam stress ir tad, kad man nav ko darīt. Nav mērķi. Tad to es varētu saukt par stresu. Kaut gan, protams, tas nav stress, tā vienkārši izlaišanās. Zemē novest laiku, bet īstenībā mans ceļš ir mērķis, ideja, es to ideju realizēju. Un man tā sliktā lieta ir tā, ka tad, kad tā ideja ir realizēta, ir forši, man mapnīgi beidzās, man vajag nākamo. Es nevaru sēdēt un skatīties uz to savu dobīti, iekopt un skaidrs. No rīta līdz vakaram. Man vajag nākamo un lielāku vēl. Paldies, jāsaka, Ivar, tev par sarunu un ar tādu ļoti pozitīvu un mērķiecīgu noskaņu. Un paldies tātad mūsu skatītājiem un tiekamies nākamajā raidierakstā. Un vēl pašās beigās es uzdošu Ivaram jautājumu, ko mēs uzdodam saviem raidieraksta viesiem. Par ko, tavuprāt, būtu kādā no nākamajiem raidierakstiem mums jārunā? Kas varētu būt tās tēmas, kas satrauc sabiedrību mūsu pilsētā, novadā? Kaut kādas pāris idejas varbūt pasaki mums. Nekādīgi nevar aiziet no galvenās tēmas projām. Tā ir tautsaimniecība, tas ir uzņēmēja darbība, bet tas nav tas, kas satrauc lielāko sabiedrības daļu. Diemžēl, un man ir žēl to atzīt, sabiedrība vēl nesaprot, ka jāpērk ir vietējais produkts, nevis poļu vai lietuviešu, vai jāapmeklē vietējās kafejnīciņas, kur cilvēciņi te cīnās ārpus sezonas, kad sezona beidzās, tad nav ko darīt. Un ka uzņēmēji ir tie, kas rada vērtību, no kuras pārtiek sabiedriskais sektors, tā skaitā medicīnas skolotāji, policisti. Tas ir tas, ko diemžēl lielākā daļa nesaprot, un tāpēc tas varbūt lielākā daļa nav saistoši, bet tās ir galvenās tēmas, jāmāca cilvēkiem domāt tautsaimnieciski. Paldies, Ivar, par sarunu. Paldies, ka veltīji laiku mums. Un tad tiekamies nākamajā raidierakstā. Jā, paldies, Daiga. Es jūtos pagodināts, ka es esmu tavs pirmais intervējumais. Jā. Gan jau tiksimies vēl kādā raidierakstā vai intervijā. Neatteikšu. Paldies, liels paldies.